Nu, ikdiena man ir pilna ar mūziku, ļoti piepildīta ar skaņām, ar mūziku un ar ikdienu, ar visu kopā. Mēs esam skaņistabā, te var redzēt aizmugurē manu darba vietu, te es strādāju. Es esmu mūzikas terapeite un ikdienā es strādāju ar bērniem mūzikas terapijā un arī ar pieaugušiem. Bet es saku vienmēr, ne visu, ko es daru, ir mūzikas terapija. Es daru visu kaut ko, un to visu mēs nevaram nosaukt par mūzikas terapiju. Ir arī terapeitiskas nodarbes, piemēram, kā koklēšana, ja? Kas nav mūzikas terapija, bet tā ir terapeitiska nodarbe. Tā, savā ziņā var teikt, ka tā ir, bet tā, ja tā klasiskā izpratnē, tomēr nē. Tā lūk. Koklēšana, jā, koklēšana ir tāds iknedēļas ļoti gaidīts notikums katru nedēļu. Tad ir dziedāšana, balss nodarbības. Vadu sievām, sievu apļus tagad esmu sākusi šogad. Tā, un viss jau skan. Un reizēm es tā pa ielēju un grabēdam, jo man visu laiku kaut kur grabu, kaut kādi instrumenti somā, vai mašīnā es braucu, un tad man tas ocean drums, ja viņš nav tā kārtīgi nolikts, viņš tur svarās, skaņu jau ir daudz. Skaņu ikdienā visu laiku ir apkārt. Tā, ar to ir piepildīta man ikdiena. Protams, ar ģimeni, ar bērniem, ar viņu sportiem, aktivitātēm, tādā veidā. Bet es gribu teikt, ka es daru to, ko es gribu. Man liekas, ka es beidzot varu pateikt to, ka es tiešām daru to, ko es gribu un to, kas man patīk. Un to, ko negribu, to es varu nedarīt. Bet man nav tāda lieta šobrīd. Kā parasti parunā, un tad jau kaut kas uzrodās. Jā, es ceru, ka tā nebūs, bet jā, man pārsvarā ir visas tādas notikumi un darba dienas ir pilns ar to, kas man pašai patīk. Tā, kad es eju uz darbu, man nav tāda, šodien darba diena. Nē, protams, ka ir tāds reizes, ka negribās. Ir tāds reizes, ka arī pat koklēt negribās vai dziedāt negribās. Bet tik un tā. Tas vienmēr sev atgādina, Baiba, tu dari to, kas tev patīk. Tu dari to, ko tu esi vienmēr gribējusi. Tā, lūk, tā diena ir. Bet man ir arī brīvdienas, kad es nedaru neko. Tādas man arī ir, un es tādu speciāli plānoju, kad es varu nedarīt neko. Sēdēt šūpuļkrēslā un skatīties, kā ozols aug. Es tiešām to daru, es sēžu, es uztaisu savu kafiju vai tad pēc tam tēju, un es sēžu, skatos, kā tas ozols aug. Tas ir tāds teiciens, skaties, kā koki aug, un es tiešām vēroju to ozolu, sēžu un skatos. Ziemā, vasarā, visos gadalaikos es redzu, kāds viņš ir. Tad, kad es atradu mūzikas terapiju, tad man tiešām bija ļoti tāda sirds silta sajūta, un likās, kur ir tas beidzot, ko es esmu visu laiku meklējusi. Ko es esmu gribējusi. Man interesē cilvēks, man interesē arī medicīna. Skolas laikā man interesē, bet kaut kā, neaizvilku līdz tam. Un man ir cik apakšā man ir muzikālā izglītība, un tas viss kopā, man interesē gan cilvēks, gan mūzika. Bet es nevarētu teikt, ka man medicīniskā puse interesētu tik ļoti, lai es tur dotos, vai arī tā muzikālā puse interesētu tik ļoti, ka es pilnībā tam nodotos. Man tā nav, man visu laiku bija pa vidu. Un man mamma bija ārsts, un tad es arī, protams, es tur pavadīju diezgan laiku arī slimnīcā. Kaut kur tur biju. Protams, ka tas jau ekskluzīvi, tas ir ekskluzīvi. Bet man izdevās arī iet papraktizēt, kā sanitārai pastrādāt. Es, ka tas bija vidusskolas laikā jau. Vienkārši pagrozīties, paskatīties, kāda ir tā vide, vai tiešām es to vēlos. Un kaut kā, jā, tomēr tā muzikālā puse laikam bija tuvāka. Tomēr virzījos tajā. Es esmu mūzikas pedagogs pēc pirmās izglītības, bet īsti neesmu strādājusi tā klasiskā izpratnē skolā par pedagogu. Man ir bijuši interešu izglītība. Bišķi es pastrādāju vienā privāta skolā, bet kaut kā nav mans lauciņš. Numur 1 laikam ir tas, ka man nepatīk tas spiediens, kas ir, ka man kādam kaut kas ir jāiemāca. Labāk, sliktāk, vairāk vai mazāk, ātrāk vai lēnāk, bet tomēr, kad ir tā obligātā vajadzība iemācīt, tad terapijā tas, kas man ļoti patīk, ka mēs ar cilvēku strādājam tur, kur viņš ir. Un man liekas, tā ir atslēga.
ja mēs strādājam, runājam ar cilvēku, muzicējam ar cilvēku tur, kur viņš ir tajā vietā, kur viņš, tajās viņa spējās, tajā brīdī, ko viņš var nospēlēt, vai ko viņš var sajust, vai ko viņš var izteikt ar mūziku, mēs no turienes arī sākam. Un tas ir kaut kas, tas nav vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši tā sakot, vai ne? Kā tu tā kā saprotām, viņš ir tur, tad mēs... Bet otram nonākt tajā vietā, kur ir šis cilvēks un būt ar viņu tur kopā, skolā tas nav iespējams, protams, jo tur ir tāda spriedze par to, ka ir jāiemāca kaut kas konkrēti. Mūzikas terapijā nekas konkrēti nav nevienam jāiemāca. Mums vispār nekas nav jāiemāca. Mums vienkārši varbūt ir tas, kas būtu jāiemāca, ir sajust sevi, klausīties sevi, saprast sevi, kā es jūtos, atpazīt savas emocijas. Ar bērniem, strādāt, regulēt savu uzvedību, atpazīt tiešām to savu emociju, ko es izjūtu šajā brīdī, esot, grupiņā vai klasē. Tādā veidā. Regulēt sevi. Tas, protams, arī ietver uzreiz tādu iekļaušanos sabiedrībā. Nebūt tādam outsideram, ka tevi nesaprot, bet tu vari iemācīties apgūt tādas prasmes, ka tu vari iekļauties. Tā kā, ja par mani kā pēc mūzikas terapija, man it kā liekas tā kā likumsakarīgi, tas tā aizvēlās, bet patiesībā es pamanīju vienu brīdi, tad, kad es strādāju, kad es vēl dzīvoju Rīgā, es strādāju ar balsi, nāca cilvēki dziedāt uz privātu stundām. Es pamanīju, ka notiek terapeitiski procesi, ka notiek procesi, strādājot ar balsi, kustinot diafragmu, tā kā aizjot dziļajā elpā. Man ir jāzina, ko darīt. Nevar vienkārši tā kā... Es pat nevarēju to nosaukt vārdā, es varu izdomāt, kas tas ir, bet ir labi, ka ir tāda pamatotība tam visam. Ka es zinu, kas ar šo cilvēku notiek, tā kā saprotu. Un ir ļoti liela atšķirība, vai es strādāju kā pedagogs, vai es strādāju kā terapeits. Tā tiešām ļoti liela atšķirība. It kā var izskatīties ļoti līdzīgi, bet tomēr ne. Tomēr ir atšķirība. Grūti pateikt, kas ir latviskums. Es tajā esmu piedzimusi, es tajā esmu augusi. Un, lai es varētu pateikt, kas tas ir, man liekas, man kaut kā ir jāizkāp nedaudz ārpus tā, lai es varētu pateikt, kas ir latviskums. Es tā esmu, to es zinu. Es pati esmu latviskums. Man liekas, ka Latvijā ir īpaša gaisma, tādā ziņā kā gaisa krāsa. Es ceļoju, es diezgan kaut kur tomēr pa to gadu izbraucu un redzu citas zemes, un atbraucot atpakaļ, atgriežoties Latvijā šeit, man liekas, ka ir citā krāsā gaiss. Vai debesis, var teikt, ja? Kaut kas ir tāds. Es nezinu, vai latviskums, bet tāda drīzāk dzimtenes sajūta, māju sajūta ir ar Melnzemi. To es kādu, gadus 2 apakaļ sajūtu. Labi, izbraucam, paskatāmies, kā ir citur, kā dzīvo citur, cik labi dzīvo. Tiešām labi dzīvo. Ko nedzīvot saulītē visu cauru gadu. Bet Melnzeme, es neesmu nekāda dārzniece, kas ierokās, bet man vajag šo melno zemi. To mēs abi ar vīru sapratām, ka Melnzeme ir tas, kas mums pietrūkst, aizbraucot jebkur citur. Jā, ir tak citās zemēs arī Melnzeme, vai ne? Bet man liekas, ka viņi tur nav tik melnzemīga Melnzeme kā pie mums. Kaut kas tur ir ar to Melnzemi. Tautas dziesmas. Mana bībele. Man liekas, ka to var salīdzināt, jā, ar to. Bet to nevar tomēr salīdzināt ar bībeli. To nevar salīdzināt ar tādu vienu uzrakstītu, pabeigtu grāmatu. Viņa jau ir dinamiska visu laiku. Tas, laikam, ir tas, kas man arī patīk tajā. Tas nav tā, ka ir uzrakstīts vārds, un tu viņam seko un kalpo, un tikai tā. Tas rakstītais vārds ir tiešām slāņu slāņiem un kārtu kārtām, un dažādās situācijās, dažādi skatāms, dziedams, dzirdams. Jā, man liekas, tā tautas dziesma ir tāda, nezinu, grāmata vai, dziesma, ko var pētīt visu mūžu. Es visu laiku brīnos, cik maz dziesmu es zinu.
Nevis cik daudz dziesmu, es kā diezgan daudz dziesmas zinu, bet tomēr es pati sev visu laiku saku, Baiba, nu tiešām, nu cik maz dziesmas tu zini? Nu, es nenobrīnos, cik daudz es nezinu. Nu, jo vairāk uzzini, jo vairāk tu saproti, tas kalns ir vēl lielāks, izrādās, jā. Tā kā ir jāturpina vienkārši. Man liekas, es pieskārusies tādai mazai maliņai tikai tautas dziesmai. Bet arī redz ar tautas dziesmu, es augu ar tautas dziesmu. Tajā brīdī man tas nešķita nekas tāds īpašs, bet mums skolā mācīja tautas dziesmas. Tagad, teiksim, šķirot, meklējot, es bieži vien atrodu vai Rundāles pusi, vai Īslīci, vai Skaistkalni. Es nāku no Zemgales, no Bauskas puses, un es redzu, un es atpazīstu tās dziesmas. Es viņas esmu dzirdējis, ar viņām es augusi skolā. Un mēs gājām ķekatās, un tu es domāju, kā? Mēs tiešām bērni paši bijām tik organizēti, ka mēs iestudējām, mums bija dzejoļi, dziesmas, un mēs tur saģērbāmies un satikāmies pie kaimiņienes dzīvoklī un gājām, un viņai bija uzrakstīta pat programma, kā kuram kas jārunā, kas jādara, un tas bija skaisti. Bet vēl smieklīgi bija tas, ka viņi vēl izlaboja, tā, ka nebija pareizi, ja, protams, pagad tavs pantiņš bija tas, bet tas, ka mēs tiešām to darījām. Un mums neviens to nelika. Mēs vienkārši to darījām. Un mēs paši ļoti par to bijām laimīgi un sajūsmā. Mums tur cienāja, protams, pabarot. Nu, kā jau. Bet jā, es ar to esmu izrādās, es ar to esmu augusi. Man liekas, ka tas viss kopums ir viens liels izaicinājums. Tā jāsaka godīgi. Svinēt gadskārtas. Visas, piemēram. Tas jau pats par sevi ir izaicinājums. Nu, cik lielā mērā svinēt? Man reizēm tie svētki ir tādi, ka es viņus iekšā, es vienkārši sajūtu te, manī kaut kas notiek, es zinu, ka ir šī te īpašā diena vai īpašais laiks, un es viņu te iekšā sajūtu, un es viņu nosvinu iekšpusē, pat varu neko vairāk nedarīt. Vai iedegt sveci mājās, un neko vairāk. Bet izaicinājums ir, jā, svinēt visu tajā, tad un tā. Bet, zin kā, es varu pateikt to, ka es ļoti, ļoti pieskatu sevi, lai tradīcija man neierobežo. Un šī ir tāda liela tēma patiesībā par to, kā tradīcija ierobežo. Bet tā ir man tikai pieredze, pašas pieredze. Es par to daudz domāju, jo es pagājušā gada beigās, tas ir šajā ziemā, kas bija, pieredzēju to, kā tas ir, ka tradīcija tevi ierobežo. Nu, es ne tik ļoti kā uz sevi, bet es redzēju, ka ar cilvēku tas notiek. Ka tradīcija šo cilvēku var ļoti, ļoti ierobežot. Un viņš ierobežojās tādā ziņā, kā apstājās jušana un apstājās tāda adekvāta redzēšana apkārt, kas notiek. Un es domāju, šis ir labs signāls priekš manis, lai tradīcija man neierobežotu. Un no vienas puses mums jau ļoti vajag tās robežas. Mums jau viņas ļoti vajag. Nu, ka bērns aug, viņam tak vajag tās robežas. Viņš nevar augt vienkārši tā it kā. Un var, bet kaut kādām robežām ir jābūt. Un arī tradīcijā tas ir labi, ka ir tās robežas. Tas ir labi. Bet man liekas, jābūt modriem. Visu laiku jābūt modriem, lai tā tradīcija nepaliek kā tāda tiešām veca noputējusi pierakstu klada, kur ir iekalts, ja, tad darīt tā un nekā savādāk. Man tas ir ļoti svarīgi, lai tradīcija priekš manis ir dzīva, īsta, dinamiska arī. Un ar jūtu, ar sajūtu par to. Reizēm ir tā, ka atnāk kaut kāda dziesma, un saproti ar galvu, ar prātu, es saprotu, ka nevajadzētu tā būt. Bet ko lai dara, ka viņa ir tik skaļa, ka viņa vienkārši izlaužās ārā, viņa iznāk. Un ko tad darīt? Nedziedāt, jo tā nebija. Nedarīt kaut kādu, varbūt jaunradītu, kaut kādu, rituālu darbību, tāpēc, ka tā nebija. Es darītu. Tieši tāpēc, ka tam ir jābūt dzīvam.
Jo viss, kas ir tāds noputais, tas mirst. Nu, viņš vienkārši nomirst, viņu aizmirst plauktiņā. Ja mēs viņu nevaram paņemt un integrēt šodienā un dzīvot ar to, un kā varbūt ne tik varbūt pedantiski, jā. Visu atkārtot kā bija, bet tiešām integrēt dzīvē. Man liekas, tas ir svarīgāks, tāpēc es arī pati sevi saucu par praktizētāju. Es praktizēju. Un es arī varu izvēlēties, izlemt, praktizēšu šoreiz vai nepraktizēšu, jā? Darīšu vai nedarīšu. Nu, es tā vienkārši varu dzīvē ritot, skatīties, kas notiek. Man patīk šis Roberta skaidrojums ļoti. Es viņu atceros, man liekas, pirmajos treniņos, kas aizbraucu, es aizgāju mācīties Baltzīmes. Un tur Roberts stāstīja, tu, latvietis, izej pļavā. Aizej nostājies tīrumā, un tad tas, ko tu redzi, tas arī ir. Tu redzi, kā saule aust, kā viņa iet, kā viņa kustās, kur viņa virzās, kad viņa ir augšā, kad viņa ir lejā. Tu dzīvo pēc tā. Es domāju, bet tas tā ir tik vienkārši, kāds mums par to vispār ir jāmācās, bet ir jāmācās. Jo mēs vairs neesam tik vienkārši, kā mēs esam varbūt kādreiz bijuši. Un vienkārši tā kā jāatgriežās no vienas puses, sanāk, nu tā ir tā spirāli, vai ne, ka tu attīsties, bet tu tomēr arī atgriezies tajā pašā, tikai citā kvalitātē. Tāpēc, man liekas, tradīcija ir svarīga, tikai viņai ir jābūt šodienā dzīvai. Un tad es izēju ārā un skatos, kā notiek. Un var pamanīt, kā ir nobīdes. Nevis kāds to ir izdomājis vai kāds ir uzrakstījis, nezinu, kādā blogā ziņu, bet tu izēji tajā tīrumā un skaties, un tu redzi to, kā nobīdās gada laiki, ja, kā bīdās, kā vispār nobīde notiek šobrīd. Tas ir vienkārši ar acīm redzams, tur nav nekāda mistika. Un man liekas, tā ir tā vērtība. Nu, reāli, tā ir tā vērtība. Un, ka tu ar sauli riti, un tas šodien, tas ir klāt pie izaicinājumiem. Reku vēl viens, jā, izaicinājums. Ritēt ar sauli. Nevis strādāt melnā naktī, vai ne? Kaut kādā mērā tas ir, jā, saistīts. Ka mēs tik ļoti nobīdījušies, ka mēs varam pāriet uz tumsas laiku. Es arī dzīvoju tādā vēlā tumsā un no rīta sauli nogulējusi. Tāds periods ir vajadzīgs. Jā, ritēt pa sauli. Un redz, saule arī tā parāda, vai ne, to, kad tev jāiet ārā, kad tev ir kaut kas jāsēj, kad tev ir raži jānovāc, kad tev ir jāpasēž iekšā, kad tev ir laiks uz iekšpusi paskatīties, pavērties. To regulē saule. To neregulē ne tie paši grādi vai sniegi. Tas viss ir pakārtots. Tā kā, man liekas, tev pat grāmatu nevajag patiesībā. Tev pat grāmatu nevajag. Tu vienkārši izej ārā un skaties, kas notiek. Kokiem birst lapas. Vai mēs dzīvojam viensētā, mums atlido stārķis. Mēs jau zinām, kad viņu gaidīt. Viņš katru gadu atlido, plus mīnus tajās pašās dienās. Aizlido arī tur, tajās pašās augusta dienās. Vai pilnmēnesī tieši. Un liekas, kā tad tas var būt? Bet tā vienkārši ir. Un to vajag pētīt un ieraudzīt. Vai, piemēram, kokam viena puse zaļo, otra puse, tā, nīkuļo. Paskaties, kas ir tajā otrā pusē. Ja? No kā viņš tā kā liecās projām. Un tas ir tas, man liekas, tas arī tā latvietība, tas, kad latvietis to redz. Man liekas, ka latvietim ir dots to ieraudzīt. Mēs to esam redzējuši, un mēs to redzam vēl joprojām. Un daudzām tautām tā ir. Mēs jau neesam vienīgie. Daudziem tā ir. Un daudz tiešām to arī tiešām cītīgi sargā. Es domāju, tas ir tas spēks, ka mēs varam katrs savā vietiņā tur nosargāt to savu gudrību. Un zini, ko es vēl sapratu? Tas stāsts jau beigās tāpat par vienu to pašu. Bet par sauli, jā, piemēram, Meksikā, tikko es biju Meksikā nesen, viņi
viņiem saule dedzina. Mēs ieraugam sauli, mēs nostāsimies saulē un skatīsimies. Un es atceros savus vidusskolas 3 gadus. Katru pirmā stundu man bija tā, kas ar aizvērtām acīm. Sēdēju klasē un pagriez galvu uz logu un tur leca saule. Un es pilnīgi laimīgi biju par to, kā tā saule man spīdēja sejā. Un tie bija tie brīži, ko es gaidīju tajā skolā. Tiešām ļoti gaidīju. Bet par to dedzināšanu, jā, mums bija interesanti. Mums grupiņai saka, ka Meksikā no 12 līdz 3 nedrīkst būt saulē, jo saule ir ļoti naidīga. Kur ir latviešu pulkstenis 12, visi guļ pie okeāna, laimīgi cepās, un neviens nebija apdedzis. Mums ir citas attiecības ar sauli, tāpēc, ka mums viņas ir tik, cik viņas ir. Un redz arī tas ģeogrāfiskais novietojums tam ir ļoti liela nozīme. Es domāju, tas ir saistīts arī ar šo melnzemi, kāpēc mums viņa ir tāda. Ka viņa var gan sasalt, gan būt pavisam slapja, viņa var izkalst. Es domāju, ka tas viss ir tā ļoti saistīts. Gan jau ir kādi gudri cilvēki, kas man to izstāstīt. Man vīrtēvs, Līgo svētkos saka, vasara, nu jau viss. Un es kā pilsētā dzīvojoši tajā laikā, man tikai tikko visi projekti ir beigušies, man vasara ir beidzot sākusies, no Līgo svētkam līdz septembrim man ir vasara mana. Un tagad viņš tā saka, paziņo, ka tā vasara beigusies, un tā katru gadu viņam saka, nezodz manu vasaru, man tas ir vienīgais laiks. Un tagad, kopš mēs dzīvojam laukos, cik jau būs tagad 4. gads, es 1. gadā jau sapratu, ka viņam ir taisnība. Viņš redzēja pavisam citādāk nekā es. Rīgā uz Bruģa man arī augustā vēl ir vasara. Laukos augustā, tad, kad aizlido stārķis, tad ir pilnīgi skaidrs, ka vasara ir beigusies, un mēs tagad iesim uz ražas laiku, uz ražas novākšanu. Jā, tas tiešām tā ir, un es tagad ļoti labi saprotu, kā tas tā ir, jo pilsētā dzīvojot to vienkārši nevar manīt. Man bija viena kliente, kas pie manis uz mājām atbrauca, tad, kad es vēl nestrādāju kā terapeite, bet viņa brauca uz Bļodām, un viņa apsēdās man pie loga un teica, es tik sen neesmu redzējis horizontu. Un es sapratu, ka patiesībā arī tā lauku vide jau ir dziedinoša. Ja cilvēks pilsētā neredz šo horizontu. Tas acu skats visu laiku vai neatdurās kaut kur. Bet tu izēj tajā laukā un tikai tad tu vari sākt reāli ieraudzīt. Ir horizonts, ir koki, šūpojās, ir saule, kas lec kaut kur un riet kaut kur citur. Aktuāls šobrīd un visu laiku man ir tautas dziesmas. Es tagad sen neesmu iemācījusies tādas vairākas jaunas. Man tādiem viļņiem ik pa laikam iemācos jaunas, un tad es viņus visur dziedu, un tad es atkal iemācos jaunas. Bet jūtu, kā kaut tas brīdis ir klāt, kad jāsamācās jaunas dziesmas. Man ļoti palīdz dziesmu šķetināšana. Es tiešām sēžu un izglītojos. Jā, es varu nodziedāt dziesmu, es varu viņu nospēlēt, bet es tiešām izglītojos par to kodu, kas tur iekšā ir. Jo man biežāk ir bijis ar tautsdziesmu tā, ka es viņai tā kā pievienojos sajūtu formā. Ja? Tā kā sajūtām es viņai iepeldu iekšā, ieskanu iekšā. Bet, tad, kad es uzzinu arī to skaidrojumu, bet viņi jau arī redz dažādi, vai ne, dažādos slāņos, tad man ir vēl plašāk un vēl vairāk redzesloks paplašinājies un es tur vēl un vēl iet. Un tas man vienmēr ir aktuāli. Man ir aktuāli arī sevišķi pēdējo pāris gadu laikā tagad ar tautas dziesmu, ar dziesmu palīdzēt cilvēkam atslābināties. Tiešām atslābt. Jo tur ir pateikts tev priekšā, ko darīt, kā darīt, kad darīt, vai vispār darīt, vai nedarīt. Cik ātri darīt, strauji vai rāmi, tādā veidā.
ievest tajā. Mums ir interesants bija, es neatceros, kas šito teica, bet bija tāds, var sakot, tāds sakāmais, ka mēs ar 3 tautas dziesmām varam sasniegt šo te apziņas stāvokli tādu, kādu stundu meditējot. Un man jāsaka, tā ir. Tā tiešām ir. Tā tiešām ir. Mēs ļoti ātri dziedot tautas dziesmas. Es pat vienu brīdi ļoti skaidri zināju, kuras 3 man ir jānodzied. Un visa telpa izmainās, cilvēki izmainās. Un tas apziņas stāvoklis izmainās. Tā kā noslaukās nost. Nu tā mūsdiena noslaukās nost. Un zinu, ko es atcerējos par izaicinājumiem. Izaicinājumi, jā, es par šo biju domājusi. Man arī aktuāli ir tēma par valodu. Nu, kā saglabāt savu valodu? Kā neizkropļot viņu? Jo arī manā valodā ir tik daudz visādu brīnumiņu iekšā, ja? Visādu lieko vārdu, svešvārdu, nevajadzīgu vārdu. Nu, es vienkārši dzirdu, kā cilvēki šobrīd runā. Es negribu izklausīties, kā saka, pēc tādas vecas tantes, kas vaimanā šobrīd par šo tēmu, bet man liekas, ka tas ir tiešām aktuāli. Kā jauniešiem iedot šo valodu, lai viņi zina, ka šī ir latviešu valoda, lai tie svešvārdi, kas ienāk, lai viņi, labi, viņi var būt, bet ka viņi zina, ka tā nav tā valoda, tā nav tā latviešu valoda. Jo tagad ir tik daudz dažādu vārdu, kas pat īsti vairs nav tādi svešvārdi, viņi ir pavisam tādi mutējuši, mutācija ir notikusi, un tie vārdi ir tā pārveidojušies, tā pārvēlušies, ka īsti pat vairs nevar saprast, no kuras valodas viņš tur ir izvēlies tas vārds. Mani tas satrauc. Protams, ka ir jāmācās valodas. Jā. Es arī zinu vairākas valodas, bet kā saglabāt savu valodu? Neuzspiežot, nekritizējot, bet ielikt to kā tādu cieņpilnu kodu. Jā, tas ir tas, kas man satrauc.